Nakts iepirkšanās svētki Tirdzniecības centrā Valleta sestdien 16. maijā. Līdz pat 1 naktī lieliskas atlaides jaunajām pavasara un vasaras kolekcijām, piepūšamās atrakcijas, triku un maģiju šovs kopā ar Robiju Trankali, vērtīgas balvas un atvēsināšanās ar rujienas saldējumu. Uzzini vairāk valleta.lv un tiekamies tavā tuvākajā tirdzniecības centrā pašā Valmieras centrā 16. maijā. Valmierā šodien sākās un rīt turpināsies ikgadējā izstāde Gada tirgus Vidzemes uzņēmēju dienas 2015, kas reģionā ir lielākais šāda veida pasākums. Tajā piedalās ap 200 dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu. Šajā raidījumā ar dažiem no Vidzemes uzņēmēju dienu dalībniekiem iepazīstināsim sīkāk. Apmeklējot Vidzemes uzņēmēju dienu izstādi, interesantus gaidīs viena no Latvijā un Baltijā lielākajām apdrošināšanas kompānijām Ergo, kas piedāvā visplašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan arī uzņēmumiem. Piedāvājam gan riska apdrošināšanu, kā piemēram mājokļa apdrošināšanu, transporta apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī viens no populārākajiem veidiem uz nelaimes gadījuma apdrošināšana. Savukārt, dzīvības apdrošināšanas sektorā piedāvā gan dzīvības apdrošināšanu, gan veselības apdrošināšanu. Uzņēmums Ergo novērojas, ka pēdējos gados iedzīvotāji Latvijā rūpējas ne tikai par savas mantas, bet arī dzīvības un veselības apdrošināšanu. Tāpat pieaug interese par dzīvības apdrošināšanu, vienlaikus uzkrājot pensijai, bērnu studijām vai kādam citam mērķim. Tāpēc apdrošināšanas kompānija Ergo aicina ikvienu izstādes laikā apmeklēt uzņēmumu stendu, jo šeit būs iespējams saņemt izdevīgas piedāvājumus apdrošināšanas pakalpojumiem. Pēc Ergo veiktā pētījuma par mājokļu apdrošināšanu sakarā tieši šajā sektorā 22% cilvēku paļaujās uz savu sargsuni, kādi 20% paļaujās uz veiksmi vienkārši. Savukārt pēc pētījuma 18% iedzīvotāji tomēr iegādājās mājokļu apdrošināšanu. Tieši tāpēc uzņēmums Ergo Vidzemes uzņēmēju dienu izstādes laikā apmeklētājiem piedāvā mājokļa apdrošināšanu ar 50% atlaidi, kā arī papildus dāvanu iedzīves apdrošināšanu 1000 eiro vērtībā. Aicinām visus iedzīvotājus, visus izstādes apmeklētājus pie mums stendā, šeit izstādes laikā, kā arī ārpus izstādes Valmierā Lilijas ielā 2 uz konsultāciju, jebkurā apdrošināšanas veidā, kā arī šajā mūsu īpašajā akcijas produktā mājokļu apdrošināšanai 50% atlaide. Atradīsim jebkuram draudzīgu risinājumu, vajadzīgo segumu. Aicinām uz izstādi, kā arī Valmierā Lilijas ielā 2. Sijā Rūki ir vairāk kā 50 gadu pieredze metāla profila ražošanā un jumtu segumu tirdzniecībā, kā arī pēdējo gadu laikā ir attīstījušies Rūki Express veikali, kas ir lielākais jumtu seguma tirdzniecības tīkls Ziemeļa Eiropā. Jaunākais piedāvājums no Rūki ir Monterija Feb forma jumti, kas saglabā populāro dakstiņveida dizainu, bet ar nolocītu priekšējo malu, estētiskākam skatam un drošākai jumta montāžai. Viņam ir nolocīta tā maliņa, saucās Feb forma, un viņa ir patentēta. Nevienam citam analogam nav, ja teiksim, dakstiņu profilu šo Montereju, pēc Montereja parauga ražo ļoti daudzi, tad teiksim, tā Feb forma ir tikai Rūki, ar to viņš arī atšķirās tirgū. Un vēl viens plus ir jau uz lieliem laidumiem veido stiķi pa vidu, tad teiksim, pārlaižot pāri, teiksim, veidojot šeit salaidumu vietu, viņu vispār neredz. Viņš tā kā viens monolīts gabals sanāk. Jumtam ir pieejami 2 pārklājuma veidi, piedāvājot 30 un 40 gadu garantiju. Mēs šajā 30 gados vai izvēlēties otru veidu profilu 40 gados garantējam, kad viņš neizrūsēs cauri tas metāls. Viss metāls ir cinkots, 0,5 biezumā un ar kvalitatīvu krāsas pārklājumu. Jauno jumta segumu iespējams iegādāties par īpašu iepazīšanās cenu un iegādājoties kopā ar notekām 25% atlaide, bet papildu elementiem 20%. Iegādāties Rūki jumtu ir vienkārši 3 soļi – konsultācija, materiāla montāža. Konsultācijas mēs sniedzam
protams, bez maksas, jebkurā jums izdevīgā laikā pie mums veikalā, vai, teiksim, varam braukt arī uz objekta uz vietas, nokonsultēt un arī uzmērīt. Visi laipni aicināti apmeklēt veikalu Valmierā, Rīgas iela 86A, un mūsu speciālists palīdzēs jums izvēlēties vispiemērotāko jumtu segumu veidu par atbilstoši jūsu vēlmēm un iespējām. Pārmaiņu pilns šis gads solās būt Valmieras tehnikumam. Paplašināsies piedāvāto profesiju klāsts, nozīmīgs notikums būs mācību uzsākšana rekonstruētās un jaunuzceltās skolas ēkās, kas nozīmē profesijas apguvi moderni aprīkotās mācību telpās. Ar 1. septembri tiek pievienota Rankas arodu vidusskola, kura būs kā mācību vieta, kur arī sauksies Valmieras tehnikums, mācību vieta Rankā. Un tur jau tad mēs varēsim vēl paplašināties savas izglītības programmas gan koka apstrādes virzienā, gan meža apstrādes virzienā. Un arī ir doma pievienot mums no 1. stāvu mākslas skolā, kur mēs varētu arī apgūt metinātāju specialitāti nākotnē. Tātad šobrīd Valmieras tehnikums piedāvā apgūt 12 dažādas profesijas Valmierā un 7 Rankā. Audzēkņi tiek gaidīti gan ar 8, gan 9 klašu izglītību, gan pēc vidusskolas absolvēšanas. Valmieras tehnikumā ir iespējams apgūt profesijas pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijā, viesnīcas un restorānu pakalpojumos, ēdināšanas pakalpojumos, grāmatvedībā, mehatronikā, tekstilu rūpniecībā, loģistikā un viesmīlībā. Savukārt, filiālē Rankā ir iespējams apgūt viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumus, būvizstrādājumu un kokizstrādājumu izgatavošanu. Par tehnikumu un tā piedāvātajām iespējām izstādē apmeklētājiem stāsta arī paši audzēkņi. Tā kā es atnācu uz atvērto durvju dienām pirms 2 gadiem, tad es uzzināju vairāk par skolu pašu, bet internetā mājaslapā es apskatīju visas profesijas. Es domāju, ka visas ir ļoti noderīgas, bet visvairāk mani uzrunāja grāmatvedība, tāpēc nācu mācīties par grāmatvedību. Skolā ir arī attīstīta sporta joma, jo, piemēram, es spēlēju volejbolu skolas meiteņu komandā, bet katrs var atrast savu vēlamo sporta veidu un arī skolotājs ļoti atsaucīgas. Valmieras tehnikums ir arī viena no pirmajām mācību iestādēm, kas uzsāka darba vidē balstītas izglītības programmas realizāciju. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar uzņēmumu Valmieras stikla šķiedra. Darba vidē balstīta izglītība nozīmē, ka jaunieši paralēli teorētiskajai apmācībai izglītības iestādē apgūst praktiskās iemaņas uzņēmumā. Šodien arī mēs piedalāmies kopā ar Food Union grupu mūsu standā. Šis uzņēmums kopā ar mums ir izveidojis jaunu izglītības programmu piena produktu ražošanas tehnoloģijā, un jau šī gada septembrī jauniešiem no visas Latvijas būs lieliska iespēja apgūt šo programmu pie mums Valmieras tehnikumā. Visu interesējošo informāciju par Valmieras tehnikumu atradīsiet mācību iestādes mājaslapā internetā. Jau 5. gadu izstādē Vidzemes uzņēmēju dienas piedalās Ziemeļaustrumu Latvijas mutes veselības centrs, kas sniedz dažādu veidu mutes dobumu higienas un ārstēšanas pakalpojumus. Mēs sniedzam dažādu veidu pakalpojumus no mutes dobumu higienas līdz pat zobu implantēšanai. Tā kā mūsu speciālistus var atrast daudzās Vidzemes pilsētās. Mēs esam stabila komanda, kurā jūs varat dabūt visdažādāko zobārstniecības veidu pakalpojumus. Mutes veselības centra kabineti ir atrodami visās Vidzemes lielākajās pilsētās. Centrs tiektos zobārstniecības un zobu higienas pakalpojums iespējams saņemt Valmierā, Valkā, Smiltenē, Madonā, Limbažos, Gulbenē, Cēsīs, Balvos un Alūksnē. Apmeklējot mutes veselības centra stendu izstādes laikā, interesantiem būs iespējams saņemt speciālistu konsultāciju gan par zobu kopšanu un balināšanu, gan arī zobu ārstēšanu. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties arī loterijā. Šogad mēs aicinām piedalīties loterijā, kurā viss losis ir pilns, kurā arī jūs dabūsiet izmēģinājumu, paraudziņus, kā arī pat dāvanu kartes uz mūsu zobārstniecības pakalpojumiem. Jāmin, ka
Mutes veselības centra mērķis ir rūpēties, lai zobārstniecības pakalpojumi būtu pieejami arī cilvēkiem Latvijas reģionos, kā arī īpaša uzmanība tiek veltīta bērnu zobu veselībai. Bērniem līdz 18 gadiem mēs sniedzam bezmaksas zobārstniecību, zobu labošanu, kā arī zobu higiēnu. Lai izstādes laikā iepriecinātu arī mazos apmeklētājus, Mutes veselības centra stendā bērnus gaidīs arī dakters Trusis. Uzņēmums NDC Serviss Latakva darbojas mums ikvienam tik svarīgā jomā kā drošība, un speciālisti palīdzēs rast piemērotākos drošības risinājumus katram īpašumam, mājoklim, uzņēmumam. Par to jāgādā jau ēku ceļot, un Latakva piedāvā visu, kas nepieciešams būvju ugunsdrošībai. Ugunsdrošie stiklojumi, ugunsdrošās durvis, ugunsdrošās krāsas, kabeļu, cauruļu aizsardzību, kas ir ļoti svarīgi, teiksim, pie būvējot ēkas, ja. Un tagad arī jaunie noteikumi paredzēs, kad teiksim, visām šīm lietām jābūt ir atbilstoši ugunsdrošības prasībām. Ja. Nu, un mēs piedāvājam dažādas variantus, dažādas risinājumus, ja, papildus tam, kā bez projektēšanas un bez montāžas uzstādīšanas darbiem arī piedāvājam konkrētus materiālus. Tātad, ja ēku sākot projektēt, jāzina, kādām ugunsdrošības prasībām tai jāatbilst. Pamatā tas ir Latvijas būvnormatīvs, kur būvējot ēku, projektētājs jau vadās pēc tā, lai šo ēku uzprojektētu. Ja? Jo viņam ir jāzina, kādām tad uguns izturībai konkrēti sienām, ja, pārsegumiem jābūt. Kādai tai mājai vispār kopumā jābūt, kā viņa tiks izmantota, cik tur cilvēki atradīsies. Ja? Nu, un tad viņi sāk šo te ēku būvēt, sākot ar konstrukcijām. Ja? Pēc tam tiek plānot evakuācijas ceļi, kas ir ļoti svarīgi arī. Ja? Evakuācijas ceļu nodrošināšana, lai tur tiešām cilvēks spētu tikt pietiekami ātri ārā, ja tā ēka aizdegās. Nu, un, protams, tur ir vesela rinda ugunsdrošības principi jāievēro. Tātad šī būtiskā ugunsdrošība ir viena no drošības sastāvdaļām. Mēs piedāvājam Promat risinājumus, esam Promat dīleri. Tātad tā ir viena firma ar ļoti, teiksim, ietekmīgu vārdu pasaulē, ja, ar 50 gadu pieredzi šajā jomā. Nu, un mēs, protams, arī piedāvājam visu šīs lietas, jo viņi faktiski aptver visu. Ja? Pilnīgi visu būtisku ugunsdrošību. Savukārt, kad ēka jau uzbūvēta, jādomā, kā to pasargāt, un arī šos jautājumus palīdzēs risināt uzņēmumu speciālisti. Ugunsdrošība, piekļuves drošība, apsardzes sistēmas, video novērošanas, projektējam, uzstādam, katrai vietai meklējam atbilstoši visefektīvāko un visizdevīgāko risinājumu. NDC servisā stāsta, ka darbības lauks ir plašs, ne tikai visa Vidzeme, bet arī citi reģioni. Tieši pēdējā laikā drošības jautājumi iedzīvotājiem kļuvuši aktuāli. Individuālie dūmu detektori, autonomie, ko var uzstādīt, teiksim, istabā pieliek vienu tādu piegrieztiem. Attiecīgi. Tāpat cilvēki jau tomēr sāk domāt arī, ka mājās vajadzētu būt vismaz vienam ugunsdzēšamajam aparātam. Ar visu, ko piedāvā NDC Serviss Latakva, iespējams iepazīties Valmierā, Rīgas ielā 10, kā arī uzņēmuma mājaslapā internetā. Vidzemes lielākais autosalons un autoservis Tehauto Valmierā ar prieku paziņo, kad šobrīd arī Subaru varēs iegādāties Valmierā, Rīgas ielā 103. Vidzemes uzņēmēju dienās Valmieras pilsētas centrā visplašākais jaunu automašīnu piedāvājums no Tehauto. Tostarp Subaru automašīnas, kuras pavisam nesen sāktas tirgot Valmierā. Tehauto stendā klātienē varat aplūkot jaunos Subaru Outback un Forester modeļus, kā arī lūk konsultāciju no tirzniecības pārstāvjiem. Subaru ir pilnīgs jaunums Valmierā. Varēs iegādāties Rīgas ielā 103, kā arī veikt apkopes un remontdarbus. Tehauto piedāvā ļoti daudz jaunu modeļu arī citām automobīļu markām – Renault, Kia, Dacia un Ford. Kā lielāko jaunumu Latvijā var izcelt Renault E-Space, kas ir pirmais kompaktvens Eiropā pilnīgi jaunā izskatā. Fantastisks mašīna, kosmos. Nāciet skatīties uzņēmēju dienās. Ievērtējiet cenas saprotamas, bet iespējas, ko jūs gūstat no tādas mašīnas vadīšanas un braukšanas sajūtām, es domāju, ir
neaprakstāmas. Tas ir pilnīgi kaut kas jauns, nebijis. Francūži lieliski pastrādājuši pie šīs te mašīnas. Vidzemes uzņēmēju dienās varēs aplūkot arī jauno Renault Trafic, kas pēc pieprasījuma ir komerctransports numur 1. Mazie motori, dažādas jaudas, ekonomiski, klusi, labāka vadāmība, izturīgāks piekars. Nāciet skatīties, izvērtējiet, patestējiet, to visu pie mums var izdarīt. Tehauto patstāvīgā akcija jaunu automobīļu iegādē ir klienta vecā auto atpirkšana, izmantojot kā pirmo iemaksu jauna auto iegādē. Nav nekāda ierobežojuma ne modeļiem, ne automašīnas vecumam. Jautājums ir tikai, kad jūs varat atbraukt, kad mēs varam to izrunāt un arī pieņemt atbildīgu lēmumu. Leasing jautājumi, apdrošināšanas jautājumi, viss ir pie mums, mūsu autosalonā Rīgas ielā 103 pie Tehauto. Tehauto nodarbojas ne tikai ar auto tirdzniecību un servisu, bet arī ar automašīnu nomu. Vieglie auto, komerctransports, viss pēc klienta vajadzībām. Mēs nodarbojamies arī ar vieglu automašīnu un busu iznomāšanu. Cilvēkiem, braucieniem, garākiem, īsākiem, ilgākiem, dažādi busi, dažādas vieglās automašīnas, saprotams cenas, elastīga attieksme, vienmēr laipni pie mums. Tātad plašākais jaunu automašīnu piedāvājums Vidzemes uzņēmēju dienās pie Tehauto. Uzņēmums Skārda Serviss gādā par to, lai ēkas tiktu pie kvalitatīva jumta seguma. Tiek piedāvāti vairāku ražotāju jumtu seguma materiāli, veikta to ieklāšana. Uzņēmumā atzīst, ka allaži meklē, ko jaunu un kvalitatīvu var piedāvāt saviem klientiem. Paralēli jau esošajiem mūsu jumta ražotājiem, mūsu partnerim no Somijas Vekman, esam vēl sākuši aktīvāk strādāt par drošību uz jumtiem, un ar šo gadu intensīvāk sākam piedāvāt tieši jumta drošības elementus no Somu kompānijas Orima. Domājam, ka tas ir diezgan būtiski, jo drošība ir aktuāla pozīcija arī uz jumtiem. Ja? Tīpaši tīrot jumtus, nokļūt uz jumtiem un arī nodrošināt, lai no jumta nekrīt nekas lejā. Kā jau liecina uzņēmuma nosaukums, tas īpaši specializējies skārda darbu veikšanā. Uzņēmums lepojas, ka mums ir Latvijas amatniecības kameras diplomēts skārnieks ar vairāk kā 30 gadu pieredzi, kur Valmierā droši vien ļoti labi pazīst Juris Eihe. Un tad, teiksim, arī viņa vadībā mēs cenšamies, protams, apmācīt jaunos skārniekus, lai, teiksim, šis amats ietu tautās, jo Latvijā nekur skārniecības amata neapgūst. Kas ir skārniecības amats? Tas ir tāds, kā piemēram var minēt Valmieras baznīca, Sīmeņa baznīca sadarbībā ar būvfirmu Eker, valsts profilu kaparu jumts, kuru mēs izgatavojam un montējam dabā, teiksim. Tie ir skursteņu iestrādes segumā, kā teiksim, tepat riņķī redz jumtiem, iestrādes jumta logiem, sākot ar visu lietas noteku ūdens sistēmām, ar vējmalām, karnīzēm. Viss, kas komplektā ir nepieciešams pie jumta, to mēs varam izgatavot un arī uzmontēt dabā. Skārda servisā iespējams iegādāties arī firmas Roto ražotos jumta logus. Meistari tiek apmācīti, lai logi tiktu ielikti pareizi un kalpotu godam. Šī uzņēmuma pārstāvis stāsta, tā kā pēdējos gados arvien populārāka kļūst bēniņu pārbūve, tad bez jumta logiem neiztikt. Līdz ar to arī vajadzīga gaisma un svaigs gaiss, un tāpēc jumta logi, jumta lūkas kļūst arvien populārāki, un daudz, kur jau var redzēt jaunbūvēs un arī vecajās ēkās, kur agrāk bēniņi stāvēja tukši lielas telpas, tur tagad jau ir dzīvojamās telpas. Ražotājs gādā par to, lai jumta logu lietošanā būtu īpaši ērti. Ja gadu piedāvājumā ir arī kāds jaunums. Iepriekš tika piedāvāti Roto jumta logi tikai ar rokturi lejas daļā jumta logam. Tad tagad ir arī jumta logi ar rokturi augšā. Uzņēmums Skārda Serviss Valmierā atrodas Valdemāra Baloža ielā 13. Vidzemes uzņēmēju dienu apmeklētāji aicināti iepazīties ar uzņēmumu Onninen plašo preču sortimentu. Šis ir Somijā labi pazīstama koncerna meitas uzņēmums, kas Latvijas tirgū darbojas jau 20 gadus. Izplatam siltumapgādes, santehnikas,
ventilācijas, ūdens apgādes un kondicionēšanas, kā arī tā skaitā elektroapgādes materiālus. Sadarbojamies ar pasaulē lielākajiem ražotājiem, kā piemēram Izover, Vilo, Grundfos, Ako, Obo. Lai būtu tuvāk klientiem Vidzemē, Vidzemes reģionā, esam arī atvēruši Valmierā filiāli, kur atrodas Purvielā 12A. Pie Matīs šosejas. Uzņēmumu Oninen pārstāvi Vidzemes uzņēmēju dienu laikā aicina gan jau pieredzējušus montāžu speciālistus un profesionāļus, gan arī citus interesantus iepazīties ar Oninen daudzveidīgo inženieru preču klāstu, kā arī pārunāt sadarbības iespējas. Sadarbojamies būtībā ar profesionāliem montāžniekiem, būvniekiem, sadarbojamies tā skaitā arī ar ražotnēm. Šajās 2 dienās esam izvietojuši plauktos savu sortimentu, savus preces, iepazīstināsim, izstāstīsim, kā mēs darbojamies, ko mēs darām. Apmeklējot uzņēmumu Oninen veikala Valmierā Purvielā 12. ikvienam klientam ir iespēja saņemt profesionālu inženieru konsultāciju un izvēlēties sev piemērotāko inženieru sistēmu komplektāciju. Savukārt iepirkšanās Oninen Express veikalā būs daudz ērtāka, izmantojot speciālu skeneri. Klients ienākot veikalā, lai viņam nebūtu jāstāv garās rindās, un ja darbinieki ir visi aizņemti, klients paņem no šāda turētāja savu skeneri. Klients pieiet pie plaukta, pie visiem plauktiem, pie visām precēm ir svīturkodi, ieskenē klients savu preci, savu daudzumu, viņš iziet cauri veikalam, atnāk pie tirzniecības darbinieka, iedod skeneru darbiniekam, tā mēs varam ātrāk izdrukāt pavadzīmes un nekavējot klientu laiku, lai var uzsākt ātrāk darbus. Uzņēmumu Oninen veikali noliktavas atrodas arī Rīgā, Dzelzavas ielā 124 un Tīrainas ielā 15, kā arī nesen ir atvērts Oninen Express veikals arī Liepājā, Satiksmes ielā 2. Cēvas profesionālā vidusskola uz Vidzemes uzņēmēju dienām sev līdzi atvedusi vēstījumu. Jaunais mācību gads tiks uzsākts jaunās telpās, piedāvājot jaunas mācību programmas un jaunas mācību iekārtas. Šobrīd jau uzceltajā ēkā tiek vestas iekšā kokapstrādes darbmašīnas, modernas, droši vien, ka modernākās Vidzemes skolās, un arī elektrotehniķu mācību laboratorijas aprīkojums. Cēvas profesionālā vidusskola lepojas ar saviem audzēkņiem un absolventiem, jo ar iegūto profesionālo izglītību viņi startē pasaules mēroga konkursos. Mūsu pagājušā gada absolvents, mēbeļu galdnieks Reinis Gusts, šovasar Latviju pārstāvēs pasaules profesionālās meistarības konkursā Brazīlijā. Un elektrotehniķis, 3. kursa elektrotehniķis Krišs Gābers gatavojās tāda paša mēroga konkursam elektrotehnikas jomā. Šeit iespējams apgūt namdara, mēbeļu galdnieka un elektrotehniķa profesijas. Jaunums piedāvāto mācību programmās ir restaurātora asistenta un mēbeļu dizaina speciālista profesijas. Mēbeļu dizaina speciālists, tas ir dizains. Tās ir kokapstrādes tehnoloģijas, kuras tiek apgūtas. Tā ir tātad kā biznesa vai uzņēmējdarbības pamati, grāmatvedība. Un restaurātora asistents, tā ir koka ēku un koka ēku daļu restaurācija. Ļoti, ļoti nepieciešama, lai mēs varētu saglabāt savu vēsturisko mantojumu. Mēs skolā gaidām gan 9. klašu absolventus, gan tos, kuri ir pabeiguši vidusskolu un kuri vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu. Laipni gaidīt mūsu jaunajās mājās! Pirmo reizi izstādē Vidzemes uzņēmēju dienas ar savu produkciju piedalās zivju pārstrādes uzņēmums Brīvais Vilnis no Salacgrīvas, piedāvājot iespēju apmeklētājiem nobaudīt Latvijā ražotas šprotes. Mēs ražojam vairāk šprotu veidus ar dažādām garšām. Mums ir šprotēm apmēram 5 garšas, ir ar dillēm, ir ar citronu. Un tagad, ņemot vērā to situāciju, kāda ir izveidojusies realizācijas tirgos, arī nāks piestrādāt pie tādiem produktiem, kādus mēs līdz šim neesam ražojuši un to, ko mīl ēst Eiropā un citās pasaules valstīs. Šobrīd realizācija uz Krievijas virzienā ir stipri samazinājusies, līdz ar to
Pašreiz mums ir daudz jāpiestrādā pie tā, lai mēs iekarotu jaunus tirgus un attiecīgi arī piemērotos viņu garšu prasībām. Brīvais vilnis strādā ne tikai pie jaunu garšu un produktu radīšanas, bet arī ir izstrādājis inovatīvu iepakojumu. Tā ir alternatīva tik ierastajām skārda buņģām. Tas ir caurspīdīgs iepakojums zivju konserviem, kurš ir sterilizējams. Un ir jāsaka tā, ka mēs jau esam lielāko daļu pasaules apbraukājuši ar šiem produktiem un vēl neesam īsti Latvijā parādījuši to. Līdz ar to mēs atbraucām uz Vidzemes uzņēmēju dienām un gribam to parādīt Latvijas patērētājiem un arī iepazīstināt ar to jau Latvijas iedzīvotājus vairāk. Lai papildinātu ražotās produkcijas garšu un aromātu, uzņēmums Brīvais vilnis izstādē piedalās kopā ar mājražotāju Lienas konditoriju no Salacgrīvas, kas cep dabīgu maizi. Izstādes apmeklētājiem abu ražotāju produkciju ir iespējams gan nogaršot, gan arī iegādāties. Varēs uzzināt, kā ražo, ko ražo, kur ražo, kādas ir izēvielas. Tā kā arī tiem ziņkārīgajiem, kur kaut ko vairāk gribētu uzzināt par to, kā Latvijā ražo šīs proces, jo mēs esam vienīgā valsts pasaulē, kur tik daudz ražo, un tās ir pasaulē labākās šīs proces. To es pavisam droši varu pateikt. Ikdienā uzņēmuma Brīvais vilnis ražoto zivju produkciju iespējams iegādāties gan Rimī tīkla veikalos, gan arī citās tirdzniecības vietās. Maize jau izsenis ir bijusi uz galda goda vietā, kas simbolizē pārticību. Maizi, kuru var atpazīt pēc garšas, gatavo Maiznīcas Lielezers meistari, kuri turpina meklēt jaunu garšu. Pavisam nesen mēs bijām maiznieku seminārā Beļģijā, kur ar turienes maiznieku meistariem cepām dažādas maizes. Un tad mēs bijām paliela grupa no Latvijas, un kāds no latviešiem prasīja viņu maiznieku meistariem, kas tad ir tā garšīgākā pasaules maize, labākā pasaules maize, ko mēs varētu ielikt uz piedestālu nolikt tādai pirmajā vietā. Uz ko franču maiznieku meistars Piero mums tā skaisti atbildēja, ilgi nedomājot, gan viņš atbildēja, ka vislabākā maize ir tā, kas cilvēkiem vislabāk garšo. Tas nozīmē, ka viņi arī visvairāk pērk. Būtībā vislabākā maize ir tā, kas visvairāk arī tiek pirkta. Vācijā un Polijā ēd skābas maizes no kviešu miltiem. Itāļi un franči ēd tās augtās vienas dienas maizes, ar izteiktu porainību un kraukšķīgu garozu. Savukārt Latvijā un citās ziemeļu valstīs cieņā ir no rudzu rupjajiem un skrotētajiem miltiem gatavota maize. Ik viena sauckāpmaize un rupmaize mums ir audzēta bez rauga, tas nozīmē garajā raudzēšanas procesā ar ieraugu. Tas tad laika ziņā sakot, kad, lai pagatavotu vienu klēpiņu sauckāpmaizi, ir nepieciešams 20 stundas līdz 28 stundas, bet, ja grib pagatavot vienu klēpiņu rupmaizi, tad jau nepieciešams 30 un vairāk stundas. Šajā garajā fermentēšanas procesā rodas maizes garša, kuru mākslīgi nevar sintizēt. Un maizi, kuras garša vēl ilgi paliek atmiņā, iespējams iegādāties lielākajos veikalu tīklos Vidzemē un Rīgā. Garšīgas maizes labākā un dārgākā izēviela ir laiks. Tā un ne citādi rodās maize, kur var pazīt pēc garšas. Uzņēmums Velostat ir vienīgais Latvijā, kas fiziskām un juridiskām personām, tā skaitā uzņēmumiem, piedāvā bike-stand velosipēdu novietņu īri vai iegādi ar uzstādīšanas servisu un beztermiņa garantiju īrējot novietnes. Bike-stand velosipēda novietnes ir īpašas ar to, ka tajās iespējams pieslēgt gan velosipēda priekšējo riepu, gan rāmi. Novietne noslēdzama ar mobilu slēdzeni, kas ievietojama konstrukcijā, un tas ir daudz drošāks un ērtāks risinājums velosipēda lietotājiem pret zazībām, jo slēdzene neatrodas ārpus novietnes. Papildus novietnēm uzņēmums uzstāda un apsaimnieko novietnēm paredzētus slēdzeņu iegādes mini automātus, kur var iegādāties bike-stand novietnēm paredzētās slēdzenītes. Ja esat bike-stand slēdzenes īpašnieks, velosipēdu varēsiet droši novietot tik vienā bike-stand novietnē. Jāpiebilst, ka klientam īres laikā mainot atrašanās vietu, velosipēda novietnes iespējams pārvietot. Vairāk par bike-standu un uzņēmumu Velostats uzzināsiet zvanot pa tālruni 2022 49 27. Baltijas starptautiskā akadēmija no jau ilgus gadus studentiem no Vidzemes piedāvā augstāko izglītību iegūt tuvāk dzīvesvietai mācību iestādes filiālē Smiltenē. Baltijas starptautiskās akadēmijas filiāli īsteno daudz programmu, kas ir tieši tādas pašas kā Rīgā, ar
labiem pasniedzējiem, labu bibliotēkas nodrošinājumu un tehnisko nodrošinājumu. Un šobrīd mēs piedāvājam finanšu vadību, uzņēmēju darbību un tiesību zinātņu programmu, kā arī maģistratūras programmas, bet, ja būs interese un vēlēsies cilvēku studēt, tad mēs varētu piedāvāt arī vēl jaunas šogad programmas. Mēģināsim aptaujāt, varbūt šī izstāde arī mums var iedot kādu labu ideju. Doma ir varbūt par Eiropas studijām vai kādām vides dizaina studijām, kuras varētu būt arī Smiltenes piedāvājumā. Filiāles vadītājs stāsta, ka studentu vidū ir gan tikko vidusskolu absolvējuši jaunieši, gan tādi cilvēki, kam ir svarīga mācības savienot ar darbu. Vienlaicīgi var ļoti lieliski savienot studijas ar mācīšanos, proti ir piekdienas vakari un sestdienas. Tas nozīmē, ka tu vari būt šeit pat Vidzemē tuvu ģimenei un strādāt un vakarā doties mācīties. Un neredz studenti saka, ka tā ir varbūt arī vienīgā vieta, kur tu vari tā drusciņi arī atpūsties no tās ikdienas, no tiem saviem pienākumiem, kas tevi tā drusciņi tur rutīnā, un tad, kad ir izlaidums, tad saka, ko es tagad darīšu, bet tad taču ir maģistratūras programma vēl, un patiesībā ir prieks redzēt, ka tiešām arvien vairāk cilvēku saprot to, ka izglītībai ir jābūt nevis tikai diplomam, bet tam ir jābūt ar labu pievienoto vērtību, un tie ir labi pasniedzēji, interesantas lekcijas, un tas, ko es esmu pats priekš sevis guvis, un tiešām tas mūs arī priecē. Es priecājos arī šodien šeit būt Valmierā. Mēs jau katru gadu braucam un tiekamies ar cilvēkiem, runājamies, un ir milzīgs prieks satikt studentus, absolventus, kuri nāk un tādu, katrā ziņā garām neiet un saka labus vārdus, viņi priecājas pienākot šeit pie stenda. Tāpēc arī valmieriešus varbūt aicina šobrīd un cilvēkus skatās paskatīties Smiltenes filiāles mājaslapu. Tā ir Baltijas Starptautiskā akadēmija Smiltenes filiāle, kur jūs arī redzēsiet informāciju par tiem jaunumiem, kas būs, un par atvērto durvju dienām, ja tādas vēl tiks organizētas, bet droši zvaniet uz tiem kontaktu tālruņiem, kas tur ir minēti, un mēs atbildēsim uz katru jautājumu, kas jūs šobrīd interesē. Tātad, ja jūs interesē iespēja iegūt bakalaura grādu uzņēmējdarbībā, tiesību zinātnēs, finanšu vadībā, kā arī mācības turpināt maģistrantūrā uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā vai privāttiesībās un darīt to paralēli savam darbam tuvu dzīvesvietai, dodieties uz Baltijas Starptautiskās akadēmijas Smiltenes filiāli. Nakts iepirkšanās svētki Tirdzniecības centrā Valleta sestdien 16. maijā. Līdz pat 1 naktī lieliskas atlaides jaunajām pavasara un vasaras kolekcijām, piepūšamās atrakcijas, triku un maģiju šovs kopā ar Robiju Trankali, vērtīgas balvas un atvēsināšanās ar rujienas saldējumu. Uzzini vairāk valleta.lv un tiekamies tavā tuvākajā Tirdzniecības centrā pašā Valmieras centrā 16. maijā.